Tā, labrīt, labrīt. Mēs esam atbraukuši līdz Abergavenijai. Cheers! Cheers! Jā, mums ir kafijas pauze. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все говорят, да. Да. Стёп, признавайся, куда ты нас привез? У нас, ну не знаю, старая станция. Тинтер. Угу. Тинтерн. Тинтерн Аби, да. Это дальше будет это аббатство. Да. Тинтернское. Легендарное. А здесь просто станция, которая закрыта, но можно прогуляться. Здесь музей внутри, он обычно открыт, да? Обычно открыт, но сегодня что-то нам... Ну видишь, с 1 ноября по 1 апреля он закрыт. Да. Это красота. О, пикник можно сделать. Красиво.
Tinterna. Koka figūriņa no vilcieniņa formas. Tā. Tā. Tik sorry, ka ir slēgts ar gau, saucās velsiski. Redziet, velsiski un angliski. Nosaukumi ir dažādi. Tā. Mūki var atpūsties un gulēt. Aha, cilvēki var makšķerēt. Var ar laivām braukt. Un, protams, kādu zaķi redzēt. Vai ne? Un tad, kad ir pavasaris, tad ļoti daudz visādu puķu te ir. Tā, rekā. Te mums arī ir labi druīdi sazīmējuši. Nu kā, nekur bez vāveres. Laiviņieki. Rekā. Var feini zivis ķert. Hops. Un ar lašiem vai forelēm uzreiz pilns tīkls. Tā, nu un velsa bez puķa, nu nekur. Croeso saucās welcome. Welcome Gvi. Welcome Vai. Nu redziet, angliski saucās upīte Vai. Velsiski Gvai. Nu re. Tāda mums tā padarīšana. Ha. Sikspārnīšus redzat? Koka sikspārnīši. Visu, ko te izdomājuši cilvēki. Tā, un tie, kas grib kļūt par vilcienu vadītāju, var paspēlēties kā vilciena vadītājs. Nikā smuki. Čuku tū. Čuku tū. Tas stūri grozās, paskaties. Rekā. Tinternas ekspresis. Signāla posts. Signāla lau. Vah. Redz, neviens nav pa detaļām aizvilcis kaut kur. Tā, un šeit var aiziet un nokāpt lejā uz ieleju. Skaisti te. Pa trepītēm. Tipu tapu. Gājējiem un pastaigu mīlētājiem un suņu mīļiem ir iespējas izdrasēties pa visu šito pļaviņu un mežiņu, jo viņi skaitās sabiedriskā. Teiksim tā. Arī kādas smukas ielēs šeit pie upes un tādi vītolu aleju veidot ejas čuki. Ejam cauri tādām skaistām ielējām, cilvēku veidotām re. Tā mēs te izejam cauri. Augšā mums paliek stacija vecā. Tā, atsvars arī kokabomis. Tā. Nu un mēs esam nonākuši līdz upei Vai. Jā, tā viņu arī sauc. Vai. Vai upīte. Nu, re. Neliela pastaiga gar Vai upes krastiem. Tāpat smuks soliņš, var baudīt skatu. Tā. Viņi par godu saviem mīļajiem uzliek beņķīšus un iegravē, kam par godu šis cilvēks ir Dons Mendams, kas ir 30. gadā dzimis un 2008. gadā gājis Taisaulē. Par godu viņam viņa ģimene uzlikusi šeit beņķīti. Arī kā cibrits, vēl viens kokteilnieka mākslas darbs uz salma. Zači. Zači. Kādi zači. Tā, te ir visa karte. Tinterna. Kur kas noticies. Un kāda reku vēl viens. Amy Brauna,
kas ir mirusi 2016. gadā un 93 gadi jauna. Nu, par piemiņu viņai te ir beņķītis. Skaisti skati no augšas. Rekā! Rekā! Visu ieleju redzam. Skaisti te cilvēki strādāja. Skaista vietiņa. Miniatūra railway. Tā. Šeit izrādās arī ne tikai tinternas signāla boks, jeb saucamais signāla padevējs, bet arī miniatūra dzelzceļš šeit ir. Redz, kā maziņas sliedītes. Maziņas. Un tur viņš ieiet iekšā, iebrauc. Tur varētu būt apakšā stāvā mazs vilcieniņš. Te ir visa ceļa numuriem. 411. Un te ir pat ar tādām iegravētām augu nosaukumiem un izskatiem. Tinternes, ja? Vieta saucās Tinternes. Nu, viņu var līdzīgi paralēlis vilkt ar mūsu Tērvetes parku nedaudz, jo šeit ir skaistas koka figūras. Un tas ir saistīts ar tūmā esošo abatiju, ar viduslaikiem, ar viņu vēsturi Anglijas vietējo un Velsas, protams, kā viņiem šeit gāja, kad viņiem kristietību ieviesa, jo reka šeit stāv mācītājs. Puika, vai tu lasi, vai tu skaties to skaisto nāriņu, kā tur ir skaista nāriņa, ja? Un šeit ir bruņinieks arī, kas ienesa to kristietību. Galīgi bēdīgs. Galīgi bēdīgs. Nu, ko lai saka? Jākaro, ja tas mācītājs tev liek nāriņa skaista ceļās augšā no ūdens. Nu, un re, te ir viens, var teikt, ka bruņinieks, bet tas jau ir bruņinieks, kas sargāja Velsu. Tā ir aitiņa, vai tas ir sunītis, nevar saprast. Bet nu ar skaistu saktu un skaistu galvasagu. Un tas ir Artūrs Pendrakons. Pen un drakons izrādās, jā. Un šeit ir viens no druīdiem. Mūsu latviešu senajiem līdzīgs. Un viņam tāds, nu, Māras krusts, var teikt, uz vairoga. Tā, un te ir karaliene. Tāda ar bībeli rokās. Nu, viņa pakļāvās ātrāk un teica, nu, man vajag to kristietību te. Kaut gan viņai ir skaista josta. Ahā, reku mums pastāstīts, kas ir kas. Es jau te no sava prāta domāju, kas tas tāds ir. Bet reka te ir izstāstīts, ka tā ir Jeffreys of Monmouth. Tas ir viens, kas to darīja. Tad ir Eleonora, Henrija III sieva un Edvarda I māte, kas būvēja šo pili. Un tas ir Velsas karalis, Kings Tevdrigs, kas 6. gadsimtā bija vietējais karalis. Tad ir smuki zilie zvaniņi iegravēti, kas šeit ir pavasarī, kā mums nopulkstenīši. Tad ir karalis Artūrs, redz kā. Tā, Sabrīna
jeb viņa ir dieviete, Severnas upes dieviete. Mums nāriņas, bet viņa ir dieviete. Tā, un Kings Offa, kas ir vadījis šo vietu no 757. līdz 799. gadam, iekļaujot gan Angliju, gan Hamberu. Tālūk. Te ir interesanti vieta, izrādās. Un skulptūras, jā. Redz kā rekts kā. Daudz vēsturisku faktu. Uzzinājām kaut ko jaunu. Man tā šķiet, ka tas tāds feins moments.
Мы куда-то приехали. Ой, ну-ка. Так, Степа, ты куда нас привел? Это что, где, что здесь? Это куда нам идти? Хорошая погода. И идем осенней прогулкой. Да? Да. Смотрите под ноги. Красота. Спасибо, Тёпа. Степ, Спасибо. класс. Тёпа. Наверное, у тебя резина, блядь. И по полю пошли три богатыря. Красота, красота, ляпота. Кто-то летает. Драндулет по небу. Три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой. Ну, красиво, красиво. А, гео, да. Геокач. Да, мой Валдес тоже делал, ну, по городу. Не знаю, не знаю. Они прячут и перепрятывают. Это как Орел и Решка, да? Да, да. Да. Не, ну это игра для детей. Ну, красиво, красиво. Правда, здесь немножко мхом все обросло. Тут надо осторожно ходить. Красиво. Какая красота. Такая сигулда. Бобись ног. Бобитись ног. Чё, Бобити? Hello, Bobiti. Hello. How are you? Oh, you happy? Yes. You happy walker? Yes. You very happy walker? Yes. Where is owner? Where is the daddy? Oh, yeah. Devil's pulpit. Aha. Tāpēc, ka te ir tāds akmens, uz kura velns stāvēja un svilpoja un skatījās uz abatiju. Охуеть, Так. он тут мучился, бедный. Да, он врастал, врастал, пока он вырос. Да ладно, пожалуйста. Мне не жалко. Красиво. Тут нас ожидают красивые собачки. Ой, какая красотень. Так, пройти надо по таким... Ух ты. Hello. What a lovely beauties you have. Hello. Oh, you're so delicate. So delicate. And nice. And trimmed, yeah, thanks. And you too, enjoy.
Ямбу-ламбу. Ямбу-тамбу. Так. Скажи, Степа, куда ты нас привез? Как это называется? Бухта Лидни. Бухта Лидни. Пиратская бухта. О, пират. Ну да, ты с бородой, ты пират. Где твой попугай? Это называется ебеням. Тоже классно. Может прогуляться по побережью. Можно пойти собирать вкусности. Здесь не будет. Главное, прикол в том, что, блин, раньше Ну что-то вот перекусить эти вот- там тоже можно. вот эти устрицы, блин, всякую хуйню, эти крабы, блин, жрали исключительно бедные крестьяне, потому что, Да, блин, да, лобстер. вообще лобстер, надо. да, ну всю вот это вот. Какой-то, блядь, царь на год взял. Да ты ж- ну да, блин. Они трупачины всякие жрут там, блин. Ему ёпты надо лобстера, блядь, за 100-500 денег. Ну нам туда, да. По-любому туда идем. Как, мы в кафе-то не пойдем, блин? Вот как раз сразу. И все. Пришли. Опять забор. Ну, в речке воды мало. Вообще-то. Вот туда нам нужно. Все позакрывали, блядь. Мультиков. Ну, во. Может, кто уже, блядь, утопился здесь. Tā, mēs atbraucām uz jahtu klubu, jeb uz Lidnijas harboru līci. Šeit viņi ar lielām jahtām velk viņas iekšā ūdenī un peld, bet diemžēl viss ir sauss. Neko tur nevar ievilkt. Viss ir izžuvis, ja ir bēgums tāds, kad laiviņa ir pusmastā. Un cik tālu var redzēt, tā ir upe Severna. Un tā kā viņa bija pilna līdz šajienei. Un tad jānāk augšā kalnā. Te var tālu redzēt upi Severnu. Nu, platāka nekā Daugava gan laikam ir. Ну что, спасибо этому дому. Поели. Все счастливые. Happy. Напились. Happy папи. Happy папи. А я думала happy чапи. Чапи? Да, англичане говорят happy чапи. А, чапи, папи, я слышал папи. Не попи, а папи. Ну да. Так, Степан оценил как шеф, что кое-что плюс, кое-что минус, но больше плюсов, чем минусов. Сразу туда показывай. Давай, спасибо, что это. Спасибо тебе, что позвонил. Да.